Dalībnieks īpaši sveicis tos, kas vienmēr konsekventi atbalstījuši mūsu Latvijas Republikas 18. novembra Latvijas Republikas tiesiskās pēctecības ideju un nav savienājušies ar tiem karnevāla elementiem, kas pašlaik vēl notiek un kas joprojām lolo ceļu pār taisnu 18. novembra Latvijas valsts atjaunošanu ne tikai formāli, bet arī tātad pēc jēgas un pēc būtības. Un tātad man ir uzstāšanās ir jautājumi par mūsu valsts tiesisko pārstāvību, bet ne tikai pilsoņu kongresa periodā, bet bišķiņ jau senāk, jo es tomēr esmu no tiem, kas uzskata, ka pilsoņu kongresa neradās tukšā vietā, kad mūsu valsts juridiski pastāvēja, un tātad bija viņai vairāk vai mazāk arī kaut kāda pārstāvība, arī visu šos te okupācijas gadus, faktiski arī pēc tā perioda, kad notika visi tie slavenie Staļina Rūzvelta pakti un tam līdzīgi. Un tātad tagadējā paudze, diemžēl, par pilsoņu kongresu zina ļoti maz, jo, kad es esmu pajautājis, viss saka, jā, tā bija kustība, tā bija tautas kustība, tā bija sabiedriska organizācija, bet, kā sabiedriska organizācija, ko tad viņi izdarījuši, šīs organizācijas kaut kādu piemineklu okupantu mēģināja spērt gaisā, ko šie, un līdz ar to nav izpratni, kas tad ir pilsoņu kongress. Un tātad parasti tagad runā vairs nevis par to, ka oficiālā vēsturē, kas tad bija īsti pilsoņu kongress, bet tiek norādīts, ka pastāvēja divi ceļi uz valsts neatkarības atjaunošanu. Viens ir tas parlamentārais ceļš, un otrs ir tas pilsoņu komiteja vai pilsoņu kongresa ceļš. Un tad man rodās tāds jautājums, kāpēc tad viens šis te ceļš, kas saistās ar 4. maija republikas dibināšanu, tiek nosaukts par parlamentāro ceļu, vai tas ir pareizs apzīmējums, vai pareizāks apzīmējums nebūtu, teiksim, sovietiskais ceļš, padomju reformu ceļš, kaut vai Gorbačova perestroikas ceļš un tam līdzīgi. Bet šis pilsoņu kongresa ceļš, kas atbilst visiem demokrātiskās valsts pamatelementiem, ko ir vēlējuši Latvijas valsts pilsoņi, kam ir arī, varbūt tāpēc arī ir daudz, teiksim, kļūdas un domstarpības, jo parlamentā vienmēr ir domstarpības, savādāk nevar teikt. Viens saka, ejam uz augstāko padomu, otrs saka, nē, un tas ir tas parlamentārais ceļš. Manuprāt, jau šīs parlamentārais ceļš vairāk būtu apzīmējams taisnos pilsoņu kongresa ceļi. Bet kas tad vispār ir pilsoņu kongress? Tad mums ir jāatgriežās tas, ka pilsoņu kongress sevi definēja par Latvijas Republikas pilsoņu kongresi 1918. gadā pasludinātās 1920. gadā Krievijas un 22. gadā Tautas savienības padomes attīstās valsts
agrākās Tautu Savienības loceklis, Latvijas Republikas pilsoņu vēlēta tiesiska pārstāvniecība. Un ko nozīmē šī valsts tiesiskā pārstāvniecība? Tātad pārstāvēt var tikai to, kas pastāv. Tātad šajā gadījumā šī ideja balstās uz to, kad Latvijas Republikas 18. novembra valsts joprojām pastāv. Un tajā tagad bieži saka, ka kādām cilvēku grupām vai kam ir bijušas ļoti smalkas, filigrānas, juridiskas idejas. Es teiktu, ka šī ideja ir vienkāršāka par vienkāršāku. Nekāda nelikumība nevar raidīt tiesiskas sekas. Tātad šī ideja, kas ir skaidra zināms visiem demokrātiski domājošiem juristiem. Un otrs jautājums tātad ir par šo, kādu valsts pamatelementi ir saglabājušies un kādu pastāv. Un, kā jau kas Rītkungs jau uzsvēra, tātad mūsu valstī valsts zinātnieks Kārlis Dišlers norādīja, ka ir 3 konstatējošie valsts pamatelementi. Viens ir pilsoņu kopums, tātad šajā gadījumā ir pasauli cilvēki, kas apzinās nevis sev par kaut kādiem impērijas pilsoņiem, bet par savas valsts pilsoņiem. Otrs ir teritorija. Teritorija gan ir okupēta, bet nav nekādā ziņā atbilstoši starptautisko tiesību principiem legāli sadalītu vai pievienot kādai citai valstī. Un trešais ir juridiskā, tātad šī valsts varas organizācija likuma, tātad ir juridiskā spēkā esošā satversme un citu likumdošanas akti, ar kuriem arī toreiz tātad tiesību komisija nodarbojās, jo vajadzēja ļoti rūpīgi tātad apzināt šos aktus un vajadzēja arī tātad izlemt ļoti daudz jautājumus par to, kādā veidā šie akti okupācijas apstākļos, vēlāk 4. māja režīma apstākļos ir piemērojumi. Piemēram, pavalsniecības likums, jūs zināt, 5 gadus pavalsniecība. Šajā gadījumā jābalstās uz ministra kabineta noteikumiem par to, kādā kārtībā varēja tātad iegūt atļauju iebraukt Latvijā, un vai uz tiem, kas šādu atļauju no Latvijas suverēnās valsts nav gūsi, ir attiecināts šis pavalsniecības likums. Un tātad pilnīgi skaidrs, ka šādā gadījumā uz šiem personām nevar piemērot pavalsniecības likumu tiešā veidā. Un tātad, kā jau teicu, šī pilsoņu kongresa ideja neradās tukšā veidā. Faktiski būtu ļoti muļķīgi, kā tagad bieži dzird uzstājoties vēsturnieks, ka viens tādā gadā, 88. gadā, pirmo reizi atklājis un publiski paziņojis, kad 40. gadā bija Latvijas okupācija. Cits atkal esot paziņojis, kad Latvijas republika jūtas pastāvu. Manuprāt, šie nevar būt atklājuma objekti, jo tās ir tāds, kā lai saka, unikāls patiesības. Un tajā pašā laikā jau toreiz, kad Čērčiļi, Rūzvelts, Staļina un citi politiskie veids visāds dalīšanas un pārdalas, jau tad faktiski jau virzījās šīs te valsts pārstāvības ideja. Būtībā arī pie mums šie cilvēki, viņiem nebija jāatklāj tie cilvēki, kas cīnījās ar ieročiem rokās pret okupācijiem gan mežos, gan arī smagi cietumos. Būtu ļoti muļķīgi tagad teikt, ka redziet, tiesiskās pārstāvības ideja ir atklāta. Nav viņa atklāta, viņa visu laiku pastāvējusi. Un tātad
iezināmies šajā te, kā tad bija iepriekš, tad faktiski divi momenti, kuros tika juridiski izvērtēts Latvijas Republikas pastāvēšanā juridiski 1948. gadā. Pirmo reizi pēc Latvijas Saeimas priekšsēdētāja valsts prezidenta vietas bīskapa Francām lūgumu, tātad bīskaps Francām bija visi iepriekšējos Saeimas deputāti, bija arī priekšsēdētāja vietnieks, tā kā prezidents nebija, tātad viņam bija faktiski viņš bija prezidenta vietas izpildītājs. Un tātad bija šo senatoru atziņa par to, kad Latvijas Republika joprojām pastāv, ir spēkā visi tie elementi, un kas attiecās uz Pāvila kunga jautājumu, tātad arī šeit bija analoģija, tātad arī Latvijas valsts institūcijas neviens nav atlaidis, un tātad viņi darbojās. Un tātad uz jautājumu par tiesisko pārstāvību vispār nevar būt jautājums, kad ir kaut kāds termiņš viņa darbībā. Tātad ir vai no oficiālās valsts varas akts par šīs darbības izbeigšanu, vai arī viņi nav izbeigti. Un tātad otra bija tātad Latvijas pārstāvēšana pa diplomātiskajiem kanāliem, Latvijas pārstāvība Londonā, tātad Sūņa Zariņa loma, tā kā ir laika trūkuma dēļ, es par šo jautājumu nerunāšu. Un tātad beigās es vēlos taisni pateikties Strīķa kungam un arī visiem iepriekšējiem runātājiem, gan pozitīvās, gan negatīvās tātad lietas stāstīja. Bet teiksim, kad iet runa par šiem diviem ceļiem, tad ir parasti tāds variants, saka, nu labi, neatjaunoja Latvijas valsts pilsoņu kongresu, atjaunojot augstākā padomā. Vai tas nav vienalga? Valsti kaut vai atjauno kāds karalis no malas tirāns, vai kas galvenais, tad Dievam patīkams darbs valsts atjaunošana. Šeit es gribu pateikt, jā, varam pusē piekrist, a otrā pusē ir šis cilvēks, vai šī vara, vai šis subjekts, kas šo valsts atjauno, viņai nav tiesības izdot šīs valsts vārdā likumus. Un tas ir būtībā tie tās divas domstarpības, kas attiecās uz 7. Māja republiku un uz pilsoņu kongresu kā Latvijas valsts pārstāvībai, jo pilsoņu kongresu kā pārstāvība nebija faktiskās varas nesējas, faktiski viņai bija jābūt tai institūcijai, kas lēma kādā veidā šajos sarežģītajos sākuma okupācijas, bet tad 4. Māja režīma apstākļos ir piemērojami, interpretējami juridiskā spēkā esošie Latvijas valsts likumi. Paldies!